Nu ko? Dubls numur 2. 8. jūlijas. Esmu atpakaļ Zušu bedrē. Esmu pārsējis sistēmas. Tad jau zvaniņas stāv. Ķīniešu spīguļi virsū ir. Šoreiz mēģināšu nešķakrēties ar skaņu. Pagājušajā kaut kas, kā pieslēdz powerbanku, tā ar skaņu aizgāja pieskari. Šoreiz sekošu līdzi bišķi labāk tam visam, lai tas tā nenotiek. Bet nu kopumā ir kaut kāds, nu jau pat, teiksim, ne ekspektācijas, bet nu jau kaut kāda pieredze parādīsies ar odos. Arī kaut kāda imunitāte sāk veidoties jau. Tā kā, nu, redzēsim, kā ies. Pēc brītiņa parādīšu kaut ko vairāk, bet, nu, tagad ir 10:30. Tā kā realitātē kāda pusstundu varētu gaidīt pirmos kaut kādus pieskārienus, tā kā laižam. Ajā, uz ko ķeram? Protams, uz naktinieku. Lasīt vai nu pa slinku, vai nu pa dumju, bet īsti nemāk salsīt. Tāpēc šoreiz, kā saka, darbojos tikai ar ko kas veiklā bija, to nopirku. Tā kā jācer, ka šitais darbosies tikpat labi kā smirdīgās lasītās, ko es biju iepriekš nopircis. Tā, jāsaka šokar. Nu jau ir pienācis 11. Pārmetos, nu redzējis, neesmu pilnīgi neko. Tikai visu laiku domāju par to, ka kā kļūt veiksmīgākam Zušu copē, par nopelnīt naudu kūpinātavai, kūpināt Zušu un tirgot, un tad par to naudu nopirkt termosalu vai kaut ko, jo odi kaut kas neizturams. Es principā esmu domājis visu šo laiku par to, nu, kāpēc viņi pasaulē radīta un kuri tie putni, kas viņus ēd, jo, nu, es te nevienu neredzu. Nevienu neredzu, kas uz viņiem būtu pieteicis vai kaut ko, bet noteikti no skata. Priecās virdi. Tas ir. Nu, zvaniņi. Izstās perfekti. Izlās. Gaismu ārā. Viņam ka nepietiek. Vai daviltu. To, ko es redzu. Pēc iesāku nekā. Te ir viena zvaniņa sistēma, otra zvaniņa sistēma. Un kā makšķerē, tāpat kā ziemē, Feeder Concert Distance 10, un Extra Heavy, pavisam lielo, bija akcija. Vai vajadzēja? Nu, ticamākais, ka nē, bet bija akcija. Nu, tālāk, un jau pamazām tuvojas laiks, kad tam zutim būtu jānāk. Un uz nākamo pārmetienu jau tad gatavoju jaunus dārpus. Likuši svaigu virsū. Un tad cerība kaut kas pienāks. Nu ko, sagaidījām pirmās copes. Nu, nervi neizturēja. Uzdevu visu 11:30, principā pirmais kaut kāds bija. Ko redzēju, bet nu pat gaismas sarkas neplīd, cik plūdeni cilāja. Bija izvalkāt. Viens tās bija pilnīgi norīts, otrs bija izvalkāts. Bet kas tas bija, nezinu, bet nu tik plūdeni, tik mierīgi. Bet nu Adalīns ir, tā kā naktis sākās. Gaidām tagad čomu, kas būs tikai pēc kaut kādas pusstundas. Mans Zušu tēvs, kā saka, kas parādīja donku. Parādīja, kā ar strādā pats gan šogad tikai pirmo zutu noķēra, bet viņam tā lieta padodās un ceru, ka varēšu pasmelties idejas no viņa. Es atčakoju? Nezinu, kas tur ir. Kaut kas viegli nāk viņam. Nevar nenāk viegli. Kas tas ir? Zutis tur ir. Paliels. Meister. Man ir jauna sistēma šeit. Jā, viens, kas nedarbojās. Dora, pirmie iespēja. Ir.
Šitais ir mēriņš. Šitais ir paliels. Šitais ir mēriņš. Tagad nozīmē tikai viena. Bet nu ļoti agresīvi vispār, bez sākuma vienkārši uzpisa un viss. Tā kā 1-0. Paskat galvu, un tu iepriekš nebija tāda. Zikīgi. Jā. 1-0. Nu. Un man otrs arī tas, ka sāk kaut ko darīt. Tā. Šitais. Nu, ko tev vajag sačaku? Tas baigi viegls palikt. Kas čūska. Mazāk. Tas ir Bet čūs. 3 reizes mazāks. Tas painīdot, ko iemetā nesapu sistēmu. Nē. Šitais. Nu, apsveicu. Tuvā distance. Tūlīt mēs visi sametīsim tepat. Baigi ātri. Baigi ātri, jā. Un mēs te plivinam LR ratā. Ui, pasties salīdzināt. Es tev saku, tam ir riktīgi liela galva tavējiem. Redzi? Jā. Jā. Nu, vismaz nebūs problēma apšķiet, kurš ir kuram. Zini kā? Nu, jau esmu mājās. Nosēdējām līdz 2:30, bet tā arī, kā saka, viss beidzās ar to 1:20 zūd, pēc tam vienu sopītu, bet nekas tāds, ko būtu vērts filmēt, tā kā sāka līt un sapratām, ka viss, un tas patiesībā tā arī parādījās, kad copes ir no kaut kur no 11, pus 12 līdz 2:30, pēc tam nekā vairāk nav. Pirms tam man nekā īsti, pliči, bet tas nav mērķis, tā kā šoreiz tas arī viss, ceru, ka zūšu laiks tikai turpināsies. Čau!